Labrīt, Latvija! Ir sākusies riteņbraukšanas sezona. Cik bieži jūs braucat ar riteni? Izrādās, ka tas benzīns ar katru dienu paliek dārgāks. Un man liekas, ka ritenis ir katra cilvēka dzīvesveids. Devāmies uz Ceļu satiksmes drošības direkciju, lai uzzinātu, kā šeit tiek novērtēta riteņbraukšanas sezona. Vismaz reizi gadā, sākoties šai sezonai, atvērt ceļu satiksmes noteikumu grāmatiņu, pārlasīt, kas tad īsti velosipēdu vadītājiem ir jāzina un jāievēro. Protams, kas vēl ir pieminams, ka ir attīstījusies arī infrastruktūra velobraucējiem, jo īpaši tas ir Rīgas pilsētā manāms, ir daudzās vietās parādījušies speciāli velosipēdu celiņi vai arī velosipēdiem atvēlētas jostas. Līdz ar to braukšana ar velosipēdiem pārvietošanās ir kļuvusi gan ērtāka, gan drošāka. Otrs ļoti svarīgais jautājums – kur iegādāties riteni? Ieteiktu iegādāties velosipēdus specializētajos veloveikalos, jo galvenā atšķirība ir tā, ka, veloveikalā velosipēds tiek sagatavots braukšanai. Jūs varat uzkāpt uz velosipēdu un doties ceļā. No supermarketa kādu, diez vai tas būs iespējams. Ir cilvēki, kuriem riteņbraukšana ir kļuvusi par dzīvesveidu. Mečislavs Bartuševics jau 55 gadus brauc ar velosipēdu. Man vēlējums, lai uzlabotu savu veselību un garastāvokli, tomēr jābrauc. Jāliek malā to mašīnu, ja? Jo, cik jūs redziet, arī ārzemēs, Vācijā, uz katras mašīnas ir velo bagāžinieks. Izrādās, ka Rīgā darbojās riteņbraukšanas skola, kura tika atvērta 2008. gadā. Darbojas 8 sporta bāzes riteņbraukšanas sportistu sagatavošanai. Kā arī skolā darbojas labi iekārtots medicīnas centrs, kurā strādā augsti kvalificēti speciālisti, un skolas audzēkņi tiek ne tikai apsekoti, bet vienmēr var saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Nevar jau uzreiz, tā, kad es braukšu 200 km. Tas ir jāsāk pakāpenība, kas rada, pie tā riteni gribēšana ar viņu braukt. Ja peldēšanā vajag apmēram mēnesi, lai tev drusku slīdētu, skriešanā vai pusotru, lai tev drusku skrietu, tad riteņbraukšanā ir apmēram jānobrauc 2000 km, ja jūs uzskaitat. Tagad ir kompjuterīs, brauc lēnām, pēc tam drusku ātrāk, tas pamazām. Un tad tu vari piedalīties tādos braucienos, vācieši tagad velotūras organizē. Rīgas riteņbraukšanas skolā var sākt darboties no 5 līdz 25 gadiem, bet tomēr, kas ir jāņem vērā, ja cilvēks ir izdomājis sākt braukt ar riteni? Labs ritenis, lai būtu labs sēdeklis, jo tomēr tas prasa sēdes kaula piesaisti un norūdīšanos. Tas tāpat kā karate, kur sit tik ilgi ar to roku, kamēr viņš ir norūdījies. Arī riteņbraukšanā tas, lai jūs vienkārši gūtu no tā gandarījumu. Bet, lai mūsu dzīve būtu harmoniska, aicinām visus satiksmes dalībniekus, gan gājējus, gan autobraucējus, gan riteņbraucējus, būt iecietīgiem, saprotošiem un pieklājīgiem. Es jūs aicinu, brauciet ar riteni, un jūs būsiet veseli.